Čau, jaunā stundā 2,5 minūtes, un liels prieks, ka es neesmu viena. Pie manis ir ieradies viens no pasaulē labākajiem finger drummeriem, pirkstu bundziniekiem, elektroniskās mūzikas meistariem, audiovizuālās pasaules veidotājs savās performancēs, kas daudzus pārsteidz ar inovācijām. Rikfets. Paldies par pieteikumu. Kāds varants pieteikums? Nu, bet ir jau par ko. Pieteikt kaut kur vēl. Es tev varu ierunāt džinglu. Jā, labprāt, jā. Mēs jau ierakstījām šo laikam. Jā, varēs izgriezt. Rikfets īstenībā Rihards Fedotovs no Saldus. Rajona, jā. Aizbrauc arī uz turienes ciemos? Es braukšu makšķerēt nākamnedēļ. Es tā ļoti ceru. Jā. Kaislīgs makšķernieks arī. Jā, pirmā makšķerēšana šo pavasaru. Es ielūzu vienreiz ledu, ja to var saukt par makšķerēšanu ziemā. Blitkošana, kur tu... Jā, tā kā es vienreiz ielūzu šajā gadā, bet pavasara sezonā būs pirmā laikam, jā. Bet 1. maijā sākās tā kā līdakas. Jā, var ar laivu braukt, jā, visi braukā. Man traumējošas atmiņas par to. Es neesmu makšķerēšanas fani, bet ne par to. Kāpēc traumējošas līdakas mājas, kas... To pie izslēgtiem mikrofoniem. Okay. Labi, bet Rik, tu esi atbraucis no Los Angeles, kur tu neesi jau pirmo reizi bijis. Okay. Un es gribu, lai tu padalies, kāpēc tu tur biji un ko mēs varam sagaidīt, un arī padalies par to, kādā vidē tu biji un ko mēs varbūt Latvijā varam aizgūt no tā visa. Es biju, lai izbrauktu ar elektronisko taksi, kur nav vadītājs. Nu, ne jau tā tikai tāpēc. Nu, tā arī tāpēc. Kā bija? Es neizbraucu. Bija tik labi, ka neizbraucu. Jā, tik labi, ka neizbraucu, jā. Es paskatījos, kā vienlaicīgi gaisā šaujās raķete, 1000 dronu šovs, kamēr notiek helikopteru un lidmašīnu satiksmi vienlaicīgi. Tas bija tāds, interesants piedzīvojums. Tie nebija tādi droni, tā kā mums te Rēzeknē lido. Nu, ne tādi priecīgāki kaut kādi noskaņoti. Šova. Tādi vairāk tādi, kas ar gaismiņām priecē. Jā. Nu nevar jau zināt, kas viņiem kaut kāds varbūt ir kaut kāds slēpts nodoms tur kādam no viņiem. Tur kāds mūsdienās neko nevar zināt. Bet ja nopietni saistībā ar mūziku? Nu, ja nopietni, tad es braucu, ir tāds 2 reizes gadā noteikti tāds pasākums, kas saucās mākslas vai art walk, kad mākslas pastaiga. Un, kad es esmu tur, es dzīvoju tādā rajonā, kas ir mākslinieku rajons, kur ir daudz gleznotāju un dažādi citādi veidi mākslinieki. Arī mūzika. Un arī ne tik daudz mūziķi, bet ir mūziķi, jā, arī ir tādi, kas saistīti ar mūziku, vairāk ar producēšanu, ar filmu mūziku vai ar pasākumiem vai teiksim, tehnoloģiju, kas strādā pie festivāliem. Nu, tādas visādas lietas radošas. Arī dažādi mākslinieki var būt ļoti plašs spektrs. Viens var būt gleznot, otrs var taisīt dažādas... Vislabākais formulējums ir multimākslinieks. Jā, vai gultas mākslinieks, teiksim, kas taisīt dažādas gultas piedarums. Jā, bet ļoti skaisti, tas fashionable. Un tad mēs katru gadu gandrīz... es braucu tur arī piedalīties un rādu kaut ko es esmu jaunu izdomājis. Ko tu šajā reizē biji jaunu izdomājis? Un šoreiz es izdomāju taisīt telpisko skaņu, kas ir tā kā surround, kas bija Staro Rīga arī operā, ja kāds atcerās Staro Rīgu. Es redzēju video un man jau šķīta episki. Jā, bet ja iziet laukā tajā operas dārzā, tad šogad tad varēja dzīvējā dzirdēt manas tās skaņas, un tad visapkārt galvē viņas skan. Viņas neskan tikai no vienas puses tumbas ir, bet tev tumbas sanāk ir izvietots pa telpu. Un tad tu vari vienu skaņu pārvietot, ka viņi kustās, tā kā helikopters lido pāri. Tā mazliet. Un tu to pats dari? Un es to pats daru dzīvē, jā. Es to daru tā bez aizturas. Es atvainojos. Jā, ar tādām tādu jau jaunāku tādu attīstību, ar tādu angļu kompānijas audientu palīdzību. Un tādu lielu darbu var pārvietot to skaņu no dažām pusēm. Un tad šoreiz mums arī bija daudz ekrānu. Tas viss tad notiek. Tad es to spēlēju kopā ar manu draugu vēl tādu Peter Johnson, kas tur ir arī saimnieks. Un tur tajā zālē bija vienlaicīgi arī tur bija mākslas izstādes pa dienu. Un tad pirms mums arī uzstājās vēl, kas man tagad ir pasaulē mīļākais mākslinieks. Viņš saucās Schwarz Module.
tāds skaņu dizaina meistars, kas veido filmām mūziku un filmu traileriem, ļoti slavenām filmām, arī ļoti tādām mantuvām filmām, un viņš veidoja ārkārtīgi skaistas skaņas pirms mums. Un tad mēs uzstājāmies ar tādu telpisko skaņu, kad cilvēkiem telpā skaņa bija no dažādām pusēm, un tad tur ir ekrāni arī, kas tiek pārvaldīti dzīvajā izpildījumā kopā ar mūziku. Un, principā, tā ir kopiena, kur jūs veidojat arī sadarbības kontaktus. Tas ir viens no galvenajiem, vai tu vienkārši aizbrauc parādīt sevi? Tā prieka pēc. Jā, tur ir tā, ka, teiksim, es diezgan bieži jau uz to Los Angeles braucu, tāpēc, ka kaut kā tur laikam patīk labāk nekā austrumu krastā, kur bija pirms tam. Bet jā, tur... Teiksim, tur ir tāds koncentrāts tajā mākslas. Tas ir pie mākslas distrikta, mākslas rajona, bet tas skaitās. Viņš skatās gan arī pilsētā, bet tā ir tāda kopiena ar cilvēkiem, kuri tiešām strādā industrijā, ļoti daudz no tiem un dara tādas. Lielā tādā lielos projektus. Tā, un visi saistīti ar to. Teiksim, ja es aizbraucu uz Saldu, kas man arī ļoti patīk, tad es vairāk satieku cilvēkus, kas saistīti ir varbūt ar lauksaimniecību vai kaut ko tādu, kas mums arī ļoti svarīgi, un mums ir dārs un tāds. Bet tur es aizbraucu, un es satieku tieši cilvēks, kas saistīti vairāk ir varbūt ne tik daudz ar džēzu, ne tik daudz ar klasisko mūziku vai popmūziku, bet tieši ar, varētu teikt, elektronisko mūziku vai mūzikas producēšanu vai skaņu studijām vai tumbu ražošanu vai dažādu kaut kādu skaņas iekārtu. Tieši tā kā industrijas tāds. Jo tā kā mēs Latvijā šajā jomā esam diezgan vēl pašā, mēs neesam galīgi tajā līmenī, kā tu uzskati? Man arī es vakar satiku Ozolu, viņš man piedāvāja spēlēt. Es tādu, satiku vēl festivālus vadītāju. Mēs jau kaut ko cenšamies darīt. Mums ir kaut kādi cilvēki ir, kas kaut ko veido ik pa laikam, kaut kādas tur Ērika Sins mums ir vai ne, un tad ir varbūt mūziķi, kuri varbūt gribētu vairāk nopelnīt jūsu uzmanību un tādi, kas vairāk turās kaut kur savā tādā kopienā un varbūt stāsta. Varbūt, ka vajag vienkārši sanākt biežāk kopā no dažādām jomām mūzikā, arī pie mums Latvijā. Lūk, un tāpēc es atnācu pastāstīt. To tu pastāstīsi, zini, kad pēc tava skaņdarba ar suitu sievām un piedod, es neatminos, kā daļo meiteni. Saucās Katrīna Mačuka, kas dzied, un Katas Lišānu. Jā, un Rika Fets un Suitas sievas un Katrīna. Un Rāmi. Es diezgan bieži klausos šo dziesmu, tad, kad es vēlos sev tādu uzmundrinājumu. Cik jauki. Lai skan. Lai skan. Un turpinām sarunu ar Rika Fets. Tagad tu varētu pats pateikt, kas tu esi. Es esmu, man sauc Rihards Kvedots īstenībā, vai Rihards Fedotos, jā. Es esmu puisis no Saldus rajonā, kas dzīvo Rīgā un citās pilsētās pasaulē, un es nodarbojos ar mūziku un audiovizuālu mākslu. Vairāk ar elektronisko mūziku. Bet es spēlēju klavierus un akustiskās bungas arī. Jā, tev tie šovi ir iespaidīgi. Tad, kad tu dod vaļā pa tām visām bungām, gan elektroniskajām, gan tām visām bungām, akustiskajām. Es neesmu mūziķi, es ļoti cienu, es slavēju tevi, kā es to saprotu. Tiešām tev tā jauda ir kaut kas ārpus ierastā. Ir vērts to redzēt. Starp citu, kur tev būs kāds koncerts? Starp citu, tagad būs 30. maijā. Būs Kaņepes kultūras centrā, būs ieskaņas koncerts Lāres festivālam, kas ir tāds meditatīvais festivāls. Un tur būs vēl kaut kāda mākslinieka, un tur būs tāds festivāls visu dienu notiks, un tad es uzstāšos tur arī ar savu programmu. Un tad tuvākais, kas notiek pasākums tagad, ja mēs beidzām uz tās nots, kur aicināt cilvēkus. Ka jums mūzikas māksliniekiem no dažādām tur jomām, žanriem jāsanāk biežāk kopā. Jā, tieši tā. Ne tikai no dažādiem žanriem, arī tiem cilvēkiem, kas ne tikai spēlē džēzu un improvizē tieši tikai un vienīgi džēzā. Es nāku no akadēmiskās mūzikas vai no arī džēza, kur kā tu teici, tās bungas ir un klavieres, un man jau arī
man, teiksim, tā dzīve saistās vairāk ar ķibināšanos datorā un skatīšos, ka kaut kas nestrādā. kaut kādu vadiņu savienošanu un vairāk tādu pirkstu spēli uz tām visām tām podziņām spēdīt. Bet es vēl aizvien katru dienu trenējos mazliet bungas un klavieres un cenšos labi viņas spēlēt. Un tas man bija diezgan liels, diezgan ilgi es to darīju, ļoti nopietni es to darīju. Un es gribu uzturēt sevi arī formā, teiksim tā. Un arī gribu, lai citi uztur sevi formā. Un gribam veidot mūziku kopā, kas ir tāda, kur satiekās tur popmūzika, ar soul mūziku, ar hip-hopu, ar elektroniku, ar džēzu, ar teiksim tā, Latvijas labākiem mūziķiem, kas savācās un tad ar tādā respektā viņi veido kopā mūziku, improvizē. Tā saucamā džemošana? Tā saucamā džemošana, bet, džemošana, teiksim, es diezgan daudz laika pavadīju Amerikā, es biju sesijas bundzinieks, vai ne, un tā džemošana, teiksim, varbūt Eiropā viņas, vai džezā, teiksim, ir višķi savādāk. Amerikā tu spēlē gospeļu mūzikā, tu principā, tu veido dziesmas, tu domā ļoti horizontāli, tu domā par segmentiem. Šis tagad ir šī daļa, B. Sistemātiski. Tu tagad domā, šis varētu būt piedziedājums, un viņi tagad rada tās dziesmas kopā. Un tas rada tādu nevis vienkārši džanga. To mums Latvijā sauc par dziesmu rakstīšanas nometni. Bet zin kā, tā gospel kultūra, viņa kaut kā ir iedabusi varbūt arī mums tur baltādainiem cilvēkiem. Tādu cita veida kaut kādu tādu noskaņu. Tās dziesmu rakstīšanas nometni, tas, protams, arī ir forši, tas bišķiņi savādāk, ka tu varbūt studijā, tu tā kā kopā kaut ko izveido, bet tur tā uz vietas noteikti tev ir viena iespēja, jā. Un tāpēc es ļoti labprāt aicinātu šobrīd izmantot šo brīdi, jā, galveno, kāpēc es ierados šeit un pastāstīt par šo pasākumu, jo tas notiks šo ceturtdienu jaunā vietā, kas saucās This Place Doesn't Need a Name. Es ļoti labprāt uzrunātu visus. Pagaidzi pateikšu adresi. Stābu iela 30. Rīga. Jā, neaizbraukt uz citu pilsētu. Jā, Stabu un Tērbats ielas stūris, ļoti forša vieta, kur bija vīna studija kādreiz. Jā, tā bija diezgan skaļa ziņa, ka tā slavenā vīna studija izbeidza darbību. Jā. Tā vieta ļoti forša. Ir ļoti tāda glancīga, jauka, smuka, stilīga vietiņa. Un liels prieks, ka tur mēs kaut ko sāksim veidot. Un tur būs arī būs kaut kādi pārsteigumi. Kas jau tev tur ir sastāvā? Pamats sastāvā mums ir Anna Vibe vai Vibe. Labi. Gorkuša un Matīs Čudars. Jūs varbūt ziniet viņu un Daniels Pelts. Mums ir tāds sastāvs. Jā. Viņš un tad ir noslēpumainais viesis. Jā, būs vairāk noslēpainie viesi, ko jūs iespējams zināsiet. Bet mēs negribam uz viņiem spiest. Bet iespējams tas būsiet viņus redzējuši kaut kur iepriekš. Būs vēl viesi, kas nāks un dziedās. Un tāpēc mēs gribam aicināt dziedātājus, mūzikas mīļotājus, elektroniskās mūzikas pārstāvjus pieslēgties ar saviem vadiņiem. Varbūt. Lai viņi paklausās. Jā, producenti nāk tieši tā izvēlēties jauno kaut kādu vokālo sev vai kaut kādu jauno grupu. Jā. Kā Davids Bovīds arī atradā grupu, viņš aizgāja uz klubu Ņujorkā un uzrakstīja savu pēdējo albumu Black Star, klausoties džēza grupu, kas improvizēja. Tā kā viņi ierakstīja viņam albumu. Jā, labi, viņš nav producents varbūt, bet Bet tādi ne mūziķi, tā kā es, cilvēks parastais, nav vēlams. Nē, protams, kad ir. Tā godīgi. Kas tad mēs būtu bez jums, ja mēs viens otram vienkārši spēlētu to mūziku un stāstītu par viņu? Tā būtu ļoti garlaicīgi. Un tie, kas nav mūziķi, tie parasti aplaudē skaļāk un priecājās. Jūs man līdzi, jo tie, kas ir mūziķi, tie parasti gaida savu kārtu, kad varēs nākt un spēlēt. Tā tad var aiziet, jā? Tā kā mierīgi var aiziet, tā kā varbūt neuzkavēties, ja tur pārāk ilgi. Laipni palūgst aiziet īstajā brīdī. Atnākt un aiziet arī, jā.
Nē, bet nopietni, mēs kādreiz bija tāds Riharda Doto radošās darbnīcas, varbūt kāds atcerās, tur bija tādi, arī tādi, mēs pārveidojam tās dziesmas, dažādas populāras latviešu dziesmas pārveidojām tādos visādos, eksperimentālos aranžējumos. Tad šis būs kaut kas līdzīgs, tikai mēs pārveidosim viņus ar mazāk mēģinājumiem. Nē, forši, es ceru, ka šis koncepts tad pāraugs arī kaut kādā vēl lielākā un mūzikas pasaule Latvijā sāks kaut ko jaunu. Tā ir tā infrastruktūra, kas veido to Latvijas mūzikas kultūru. Nevar sēdēt tikai savās mēģinājuma telpās un spēlēt tikai koncertus un tā. Tā džeza mūzika, teiksim, tāpēc jau tā mūzika ir. Viņa attīstās, ka viņa tiek kultivēta. Man arī bija jāuzvar, teiksim, mammai logs ar traktoriņu, lai viņš labāk, lai viņš tā kā kuļās savā starpā. Viens apmainās, viens visu laiku, teiksim, es negribu visu laiku sludināt to Ameriku, vai ne, bet tur šī kultūra ļoti ir attīstīta, un tur katru nedēļu atnāk kāds jauns, kas atnes kaut kādu jaunu vēsmu, un tad kā viņš spēlē, un kā šita. Latvijā tikai džess nav tāds. Bet tas ir apsveicami, ka tu nevis vienkārši aizbrauc uz Ameriku, tur paliec un aizmirst par to, kas te Latvijā notiek, bet tu atved tās labās lietas pie mums un organizē šo pasākumu ļoti, ļoti forši. Šī iniciatīva ir, lai izdodās. Bet vēl tev būs liels pasākums Berlīnē. Tur būs Berlīnas mūzikas video balvas pasniegšanas ceremonija. Tas izklausās jau tā šīka Eiropas ietvaros. Jā, tur būs daudzi, tur būs kaut kāds Drakes, Doja Cat, video klipu un tā tālāk apbalvošanas, kas piedalījušies klipos tādos superstāru mēroga. Es neesmu bijis, bet visi man viņi paši uzrunāja kaut kad ne īpaši sen. Vai es gribu tur uzstāties tajā apbalvošanas ceremonijā, laikam, cik es saprotu. Es paskatījos, visi draugi man saka, un paskatījos, diezgan tāds labs pasākums. Jā, man būs Latvijā vēl viens koncerts tajā pašā dienā, un tad es lidošu 11. jūnijā. Jā, man būs 2 koncerti vienā dienā. Pagaid, Latvijā un Berlīnē tajā pašā dienā. Un tad tu lidosi un skriesi. Lai tev izdodas. Tu būsi supermens. Paldies jums, paldies. Un pirms es braukšu uz Berlīni, starp citu, būs tajā 30. maijā Kaņepes kultūras centrā būs sets, bet pirms es braukšu uz Berlīni, mēs vēl neesam izdomājuši tieši datumu, bet man draudzenei Sanitei pieder tāda vieta, kas saucās Buberts, viņa tāda vienkārši tāda kafejnīca. Un tad es Klusajā centrā, jā. Un mēs uztaisīsim tādu mazu skatuvīti, un es gatavošos šim pasākumam ar tādu publisku mēģinājumu. Super mazās Rīgas ieliņas skatuves uz Berlīnu. Jā, apmēram tā, es pagatavošos kādā dienā, tad ja kāds man sako Instagramā, es noteikti tur var nākt skatīties. Fantastiski. Rikfets, burvīgi. Turpinājumā mēs sarunas noslēgumā klausīsimies Suita. Dziesmu Suita. Jā, man viss ar suitām. Tev vēl par suitām. Pastāstīja ātri, kas ir par skaņdarbu un kāda sadarbība. Tas ir sadarbība ar Latvijas repa izpildītāju Ansis. Visnotaļ iemīļoto. Jā, visnotaļ iemīļoto, un arī ar meiteņu balsu izmantošanu, kas ir no tautamētām. Radās tāds beats, kas saucās Suita, tāds par Latvijas mitoloģiju, kas varbūt arī ir tāds teksts, tāds mazliet var iedziļināties, ko Ansis tur skaita. Tāds mans beats no pirmā albuma, kas bija Future Human. Skaisti! Paldies tev! Lai veicas! Paldies, Ieva, turēšu īkšķis par to 11. jūniju Latviju Berlīnai. Paldies jums, lai jums visiem foršs weekends, tā.